Jā, un mums ir arī tāda tradīcija, ka mēs, ja mums ir gadījumā muzikāls viesis, mēs vienmēr uzrakstam ar viņu kādu dziesmu. Mēs darām drusku savādāk. Mēs sākam ar tieši vārdiem. Būsuļu Inters to... Būsuļu Inters un Lindulīna divi šito izdarīja. Un tagad es domāju, ka varētu arī mierīgi tev pajautāt šādu izdarību. Vienīgais, ka es sapratu, ka grūti ir izvēlēties. Es vienmēr jautāju skatītājiem, viņi saka tos vārdus, bet visiem ir skatītājiem vienmēr grūti saprast, par ko konkrēti dziedāt, jo no sākuma nav nekāda konkrēta tematika. Tāpēc mēs izsūtījām mūsu speciālu korespondentu Eriku Falkaunieku ielās, lai viņš noskaidro, par ko nav dziesmas, jo mēs zinām, par ko ir, bet par ko nav un par ko vajadzētu. Lūdzu, video. Kaut ko nezinu, paprast citiem. Tieši šo, iespējams, nekad agrāk nedzirdēto latviešu sakāmvārdu mēs izmantosim un iesim noskaidrot, par kādām tēmām cilvēki gribētu dzirdēt dziesmas. Par ko jūs gribētu dzirdēt dziesmas vairāk, par kādu tēmu? Par sniegu. Par dzīvniekiem vairāk var rakstīt. Kāda šķirne tieši? Par, nezinu, suņiem un kaķiem. Par tālbraucējiem kaut vai? Dziesma par tālbraucējiem, tādas vajadzētu, ja? Nezinu, tāpat ieteikšu. Bet gribētu dzirdēt tādu, ja? Nē, man es tādas neklāsies. Par ko sarakstīt dziesmu? Nevaru, man liekas, ka viss ir apdziedāts jau. Lielākāt ties par mīlestību, bet kaut ko tādu pavisam jaunu. Tad par laimīgo mīlestību beidzot, jo pārsvarā par nelaimīgo. Par trakulīgu jaunību, par jauniešiem, par tādiem izskatīgiem kā jūs. Jā, arī par jums varētu kādu dziesmu uzrakstīt, kāpēc ne? Man patīk tādi netradicionāli izskati zēni. Tātad par manu dziesmu. Paldies. А что нового? Я не знаю. Они тоже не знают. Вот я вчера была в Лимбаже, мне так все понравилось. И снег такой, и такая природа красивая. Так значит, снег в Лимбаже, да? Да. О, точно, снег в Лимбаже. Хорошо, спасибо вам. Будьте здоровы. Kāds cits variants saka? Pieņemsim sniegs Limbažos. Mums aktuāla tēma tagad ir kaut ko tādu. Sniega vīri dobelē. Sniega vīri dobelē. Jā, tas mukieks ir. Paldies. Pa dabu. Dabu vairāk. Par dzīvo? Jā, paldies. Vairākas galvas vienmēr ir vairāk nekā viena galva. Un vairākās galvās vienmēr ir vairāk nekā viena ideja. Eriks Falkaunieks speciāli pusnakts šavam 7 ar Jāni Skuteli. Zelta vārdi. No tā, ko es dzirdēju, kas man izkristalizējas, kas velk uz kaut ko, ir tālbraucēju hits, kaut kāds čuku vilcieniņš tāds, līdzīgs. Tātad ir... Es domāju, kaut kāds šoferu vai šoferu nav. Šofera hits? Šofera hits, jā. Šofera hits. Mēs viņš brauc visu laiku, viņš jau ilgi brauc. Garas dziesmas viņam vajag. Izklausījās labs pieteikums arī netradicionāli izskata zēni. Ļoti labs, jā. Kaut kas tas ir. Tas ir cits ļoti, ļoti interesants teikums, dāmai sanāca. Vienā teikumā gan kompliments, gan uzbrauciens. Jūs tik jauki izskatāties, tas netradicionāls. Tad tas ir kā... Ko tad jūs man dējās sakat? Tāds nekāds. Bet divas acis. Kāds forši. Limbažos snieg. Jā, tas man liekas ir hits. Dobelē sniega vīri. Ir jau arī, Limbažos snieg ir arī dziesma jau tā, kad Eģiptē snieg. Mēs zinām, kā beidzās, ja, un tā. Sniegvīri dobelē, laba ideja. Jā. Tad tu izvēlies, es 4 saskaitīju tādas rakstīšanas vārds. Tālbraucēju hits, šoferis kaut kāds, ja. Netradicionāli izskata zēni, Limbažos sniegvīri dobelē. Kā mēs tagad ko darām? Un tev jāizvēlās viens no šiem 4. Tā kā spēle. Variants A, tālbraucēji. Variants B, netradicionāli izskata zēni. Variants C, Limbažos snieg. Variants D, sniegavīri dobelē. Sniegavīri dobelē pārdots kolosāls nosaukums dziesmai. Es ceru, ka skatītāji arī ir iedvesmas pilni. Jo viņi tur visu gadu stāv. Sniegavīri dobelē? Jā. Jā, tur ir pavēsts tāds. Nepavilkt, tur sveces ražoja, mēģina sasildīt kaut. Miltus. Te no miltiem? No putaplasta. Putaplasta.
Tā viņi nekūst. Ne. Tā viņi tieši otrādi milzīgā karstumā var padoties tikai. Tāpēc jau tās sveces tur deg. Viņi īstenībā mēģina tikt vaļā no tiem sniegavīriem. Kaut ko jaunu gribās. Jā, un uztaisam selfiju tad jau. Jā, tātad. Sniegavīri Dobelē. Ko? Jā, nē, es domāju, tu gribēji jaunu kaut ko. Nu, tad uztaisam selfiju. Gaidu tevi 7, uztaisam selfiju. Tas tavs piedāvājums pirmajā rindiņā? Uztaisam selfiju. No problēma. Gaidu tevi 7, uztaisam selfiju. Bet tu pīstam gribēji selfiju, ja? Gaidu tevi 7. Vai uztaisīsim selfiju? Tas būtu labāk. Viņš tā... Uztaisīsim... Es laboju vienkārši pa virsu. Tu sapratīsi. Jā. Tur vairāk vārdu kopā sarakstīt. Uztaisīsim selfiju. Ja? Gaidu tevi 7, uztaisīsim selfiju. Jā. Tas velk uz vienu rindiņu. Pierakstīšu arī ciparus, ka tā ir pirmā rindiņa. Otrā rindiņa. Jā. Beidziet! Skrīt nost. Tā ir tas ir tāds standartiņš. Parasti balādes, ka raksta, tad ieliek tādu kvadrātu, uz ko dziedāt daudz dziesmas. Sniegavīrs Dobelē. Gaidu tevi 7. Uztaisīsim mēs selfiju. Šeit tev burkāns sejā metīsimies dejā. Lai deg sveces spoži, kamēr esam moži. Lai deg sveces spoži, kamēr esam moži. Pogā vaļā, pogā ciet, lai sāpes izpaliek. Pogā vaļā, pogā ciet, lai tās sāpes izpaliek. Pogā vaļā, pogā ciet. Liestam spaini galvā, tur, kur dūlais prāts. Gaidu tevi 7. Šeit tev burkāns sejā, metīsimies dejā. Lai deg sveces spoži, kamēr esam moži. La 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 la. Lai tās sāpes izpaliek, pogā vaļā, pogā ciet. Pogā vaļā, pogā ciet, lai tās sāpes izpaliek, lai tās sāpes izpaliek. Pogā vaļā, pogā ciet, lai tās sāpes izpaliek. Pogā vaļā, pogā ciet. Pogā vaļā, pogā ciet, lai tās sāpes izpaliek, lai tās sāpes izpaliek.